tuvais plāns un tāds. Tikai tāds, jā? Tev neko neredzēs, tu principā būs pilnīgā tumsā, tu būs Mans vārds ir Renārs Zeltiņš. Draugi man sauc par Zelču, mamma par Enčuku, meitene par Kaķīti. Cilvēks, puisis, zēns, vīrietis ar sajūtām, jūtām, emocijām. Laikam savādāks, atšķirīgāks nekā citi. Ja tam spotiņai uzlikt ar caurulītēm, viņa salikt kopā, kad jums paprasīt Kaņepes kultūras namā, ja dejojat tās kultūrētas meitenes, vai paprasīt kaut kādu slepošanai, Ivans Dušals sēd matu un ar ūsiņām uzliekt. Kāpēc viņš jautā? Ir jāprasa. Uzreiz smaida, pozitīvs raidījums. Es nodarbojos ar Latvijā, varētu teikt, skaļi varētu teikt, bet show biznesu. Tā vismaz es cenšos nosaukt, varbūt, ja strādāt kaut kur citur, Vācijā vai Reikjavikā vai Amerikā vai Austrālijā, tad to varētu patiešām saukt par show biznesu. Bet cenšos izklaidēt cilvēkus, daru principā to, kas man patīk. Un cenšos baudīt dzīvi, smaidu, čiloju. Pieduros. Jaunam tas ir nenormāli krūta, īstenībā. Man liekas, ka man būs 60, tad es vairs varbūt nebūšu jauns, bet šobrīd es joprojām esmu jauns, lai arī man ir tik gadi, cik man ir, sirdī man ir citi gadi. Un vecs, tu esi tikai tad, kad tu vairs neguli kopā ar saviem zobiem. Vecs, tu esi tad, kad tev telefonā lielākā daļa sākās ar dakter, ADR. Vecs, tu esi tad, kad tu ieraugi uz ielas meiteni. Tu domā, kur tu esi viņu redzējis. Un tu saproti, ka tu esi mācījies kopā ar viņas mammu. Slēpes ir jāievasko ar slēpju vasku tieši tajā mēnesi fāzē, kad tu paņem un ar borskābi ieberz novusu galdu. Visi slēpo kā? Kā visi slēpo? Visi slēpo ar kājām. Ar kā ir uz rokām slēpo? Nē, es domāju tā, ka tie, kas māk uz rokām arī staigā, tie varētu ielikt rokas slēpēs un šitā te vienkārši laisties lejā. Protams, tas būtu diezgan ekstrēmi, bet tagad tik daudz ekstrēmas lietas, ka tas varētu būt riņķīgi. Vēl jau kaut ko, ja varētu izdomāt. Ja mēs tagad nostādām mani un Usainu Boltu, tad kādus 5 metrus es viņam tur līdzi, pēc tam vispār nav variantu. Bet tā es esmu sportiski uzturu savu līmenī. Es domāju, katram ir savs ķermenis jāuztur līmenī. Ķermenis ir formā, dvēseli un garīgais ir formā. Mentālais ar fizisko staigā kopā, vai ne? Es vienmēr domāju, kā varētu būt zem ūdens spēlēt šahu. Sēžu pulkstenīs, cik tie kaut kādi trubiņi tur. Tad būtu polo ar ziloņiem. Man liekas, būtu krūta. Baigi lielās tās nūjas vajadzētu, lai no ziloņa aizskriet. Bet tas būtu forši. Cik es varu paskriet? Suņi nevis var, bet viņi smaida. Viņi tevi mājās gaida. Viņi savus priekstarus tev raida. Suņi smaida. Viņi ne tikai smaida, viņi raud. Principā viņi ir tā kā cilvēks. Viņi vēl labāk nekā cilvēks. Tā kā Ozols teica, nopērc suni, pie viņa glabāsies visi tavu noslēpumi. Es runāju par šo problēmu, es teikšu sādāk. Es nesen runāju par to, dalījos diskusijā par to, ka cilvēki nesmēja Latvijā man oponēja, ka tā neesot, ka jau iet labāk, man liekas, tas bija Krišjāns Kariņš, ka viņš teica, ka jau paliek situācija labāk Latvijā, cilvēki smaida, paliek pozitīvāki, viens otram izpalīdzīgāki, iespējams, ka tam par vainu ir šī kaut kāda tomēr krīze, problēmas ar finansiālās problēmas cilvēkiem, viņiem visāds likses. Un tad es domāju, ka kontrastā ar citām valstīm, ja tu aizbrauc pastīties citur, tur tomēr ir vairāk smaidu, cilvēki ir laimīgāki, neskatoties ne uz savu statusu, ne uz savu materiālu stāvokli, ne uz problēmām. Viņi cenšas domāt pozitīvi. Es smaidu, ejot pa ielu ikdienā, es smaidu, jo smaids rada smaidu. Katrs nāk šajā pasaulē, man liekas, ar savu misiju un uzdevumu. Ja es nācu šajā laikā un šajā valstī, tā tas bija rakstīts augšā, tāds ir liktenis mans. Un tā vienkārši ir. Katram cilvēkam ir kaut kāda sava misija, ko darīt uz zemes. Ja esmu sūtīts šeit, tad tas man ir jāizdara. Īstenībā, man liekas, ka mums laika visi iet uz riņķi. Jo visam ir savs sākums un savs beigas. Un tā, kad tas beidzas, pieņemsim, atkal ir sprādziens, atkal ir visums, un mēs izdzīvojam. Jo, kā var savādāk izskaidrot déjà vu? Kā var būt, ka cilvēks kaut ko jau ir dzirdējis, kaut ko jau ir redzējis kaut kur. Kur? Tātad viss atkārtojās. Tā kā bumerangs. Un apakaļ. Pulciņi, herbārija pulciņš, plastelīna pulciņš,
vieglatlētikas pulciņš, peldbaseina pulciņš, hokeja pulciņš, pēc tam man bija brukas pulciņš slimnīcā, dēļ hokeja. Tad es aizgāju uz basketbola pulciņu, 16 gadus basketbola pulciņš turpinājās, tagad man ir izklaides pulciņš. Tādi man tie pulciņi ir. Man asociējās kultūras nāmu laikam ar kaut ko konservatīvu, kaut ko tādu senilu. Lai kā arī, laikam, varbūt tas būtu tā skarbāk, bet tā tas ir, man liekas. Tas liekas kaut kas, kur notiek kaut kādi korporatīvie vai klasiskie vakari kaut kādā Smiltenes kultūras namā, 4 pakalnos sanāk kāds branks uzņēmums, tāds U45 un uz augšu. Un tad aiziet dziedgrupa, Titaniks vai Mākonis un visiem ir prieks. Kaņepes kultūras centrā es nekad neesmu bijis, es nezinu, kas tas ir. Kur tas ir? Bet es atceros vienu labu gadījumu. Es eju ārā no kluba, kaut kad es biju tāds nenobriedušāks. Un pretī man nāk uz stāvo, un es viņam saku, klausies, Gustiņ, tev iznāca jau jaunais albums? Viņš saka, tas bija sen jau, bet viņš saka, jā, es saku, klausies, bet es nekur nevaru atrast nolādēt. Viņš man saka, veicīt, šitā nerunā. Šitā nevajag, manu albumu nelādē, ej nopērc. Es tā, sorry, vainīgs, nopirku. Balītē neesmu bijis DJ lomā, bet es esmu bijis vienā pasākumā vairākas reizes. Tas ir Ghetto Games, es tur esmu piedīdžejojis. Protams, ka nenormāli labi sinhroni, es nemāru pārlikt tās dziesmas, bet man ļoti patīk. Es domāju, katrs grib iejusties vienreiz dzīvē DJ ādā. Ir tā dziesma Faithless, God is a DJ. Un tajā brīdī īstenībā tu esi tā kā dievs, jo tu liec kaut kādai zināmai cilvēku grupai, tu manipulē ar viņiem. Viņi dara, proti dejo zem tā, ko tu uzliec. Ja tu trāpi desmitniekā, tad tu DJam tomēr ir jābūt pirmkārt kompetentam. DJam jābūt kompetentam savā jomā. Viņam ir jābūt zinošam mūzikas sfērā. Viņam jāmāk darboties ar to aparatūru, kas viņam jāmāk, un viņam pats galvenais jābūt ir gaumē. Ko es dziedu? Pagad, kaut kas bija. Bija tagad... bija tas. Hit me, baby, one more time. Tāda bija pēdējā. Tad bija My heart will go on. Tās bija pēdējās 2, ko es dziedāju. Visiem labi. Renārs Zeltiņš. Čau viņai. What the fuck is spot? Rītīgi, ko? Uz labs. Rītīgi.